Jēzus atradās pie krusta, un viņš teica tādus vārdus: Tēvs, tu man esi atstājis. Vai līdzīgi. Ko tas nozīmē? Vai tiešām Dievs viņu tajā brīdī bija atstājis? Jā, tā ir vispār kristietības viena no lielākajām lamatām, kā mēs esam ieskaidrojuši sev, ka Dievs ir tāds, ka viņš saka, ka viņš ir mīlošs tēvs, ka mēs vispār kristietība ir mīlestība, Dievs mīl un tā, bet tajā pašā laikā mēs redzam pilnīgi sadistisku situāciju, kurā viņa personiskais dēls ir pilnībā sakropļots, samocīts, un viņš vēl pieprasa no viņa upuri, ja? Un vēl ir atstājis viņu krustā. Lūk, nē, tāds nav Dievs. Vienkārši viņš tāds nav. Bet Jēzus tajā brīdī, viņš nevis sauc tēvam, ka viņš viņu ir atstājis, bet viņš piepilda rakstus, tā ir kādā liturģija. Viņš pēc farizēju un Mūzes mācības, viņš citē Dāvidu. Principā pēc šīs sinodālās sistēmas, viņš tā kā liturģijā, viņš stāsta Dāvida 22. psalmu, un ja jūs palasīsiet Dāvida 22. psalmu, jūs līdz galam izlasīsiet, pat Dāvids runā 3 dažādās, ja ne 4 gara, jeb emocionālos stāvokļos. No sākuma viņš pārmet Dievam, ka viņš nav, ka viņš ir atstājis, ka viņš ir pamests, ka viņš viņu nedzird, un finālā viņš jau saka, nē, tu esi mans Dievs, un viss sanāk, viss labi, un tā tālāk. Tā kā Jēzus caur šiem vārdiem piepildīja rakstus. Un tēvs ar viņu bija krustā kopā. Citā rakstu vietā vēl ir teikts, ja nemaldos, es šodien tieši dievkalpojumā pieskāros Filipiešiem, kad viņš iztīrīja tāds grieķu vārds, ko šobrīd gribu akcentēt, ka viņš iztīrīja telpu, iztīrīja vietu sevī, lai uzņemtos visas pasaules grēkus. Interesanti, mēs esam viņā, viņš ir mūsos, un mēs visi esam tēvā. Un Jēzus darbs ir pabeigts.